Iedomājieties, ka jūs pie sava grilla cepšanas laikā sānā noliekat kādu dārzeni, kukurūzu vai papriku. Pienāk fujaks un bakstot uz grillu bļauj. Kas tu veģetārietis? Kas tie pa dārzeņiem? Īstie veči gaļu ēd. Tu gan tāds dīvains pie tiem zaļādājiem pārgājis. Nespēja redzēt tālāk par priekšā esošo, it kā ar klapēm uz acīm kā zirgam. Tā ir nacionālā īpatnība. Tu, protams, vari norādīt, ka blakus gaļai, lielākā daļa ir gaļa, bet garšu dažādībai pielika arī kādu dārzenīti. Ar to tu tikai apstiprināsi viņa aizspriedumus, jo viņš uzkārsies, operatīvi nespēs apstrādāt divas lietas vienlaicīgi. Bet, kad pienāks otrais fujaks, trešais, katram jāizskaidro. Un jāizskaidro, ka tu neesi veģetārietis, vai ka šis ir akls, vai arī stulbs, vai arī vienkārši pasūtīt dirst. Tas pašapmierināts aizies prom. Redz, taisnība viņam bija, veģetārietis vai gan šis. Tā arī nesaprastams, ka vienīgais, ko viņš varētu mācīties no šīs situācijas, ir, ka viņš ir stulbs.